Puspabeigtajā Salaspils atpūtas un veselības kompleksā grūti atrast sienu, ko nerotātu jauniešu roku veidoti zīmējumi. Vairākus metrus augsts uzraksts redzams arī pie plānotās bowlinga zāles sienas, un tas ir salīdzinoši mazs bojājums. Vandāļi pielietojuši izdomu, lai ēkas sienas atbrīvot no elektroinstalācijām, aizdedzinājuši iekārtas un aprīkojumu, izgāzuši durvis. Jau vairākas nedēļas ēka ir Salaspils pašvaldības īpašums. Ēka stāv pamesti jau vairākus gadus, un rodoties iespēja iegādāties šo ēku pa samērā zemu cenu, salīdzinājumā ar to, kas šeit ir izbūvēts. Pašvaldība tātad pieteicās tiesu izpildītāji rīkot izsolē un ieguva šo objektu, samaksājot 500 000 latu. Kompleksa projekta pamatakmens ielikts 2007. gadā un 2 gadu laikā pabeigti kapitālie darbi, uzbūvējot vairāk kā 5000 kvadrātmetru izmantojumu platību. Tā sastāv no 28 dzīvokļiem, kas visticamāk tiks pārdoti. Savukārt 25 metrus garais peldbaseins, kā arī piederošās palīgtelpas, ļaus īstenot sen loloto salaspiliešu sapni. Man ir 2 bērniņi, es būtu priecīga, ja mūsu pilsēta būs baseins. Kāpēc nepieciešams varbūt pilsētai baseins? Tāpēc, ka tas ir sports. Bērniem tas ir nepieciešams, gan bērniem, gan mums. Bērni varētu peldēties. Daugavā vasarā nepeldēs, tāpēc, kad arī netīrs ūdens. Tomēr baseinā būtu labāk, es domāju. Trešais bloks ir ēkas vislielākā daļa. Tur projektā paredzēti skaistumkopšanas kabineti, viesnīcas telpas un kafejnīca ar skaistu skatu. Jau jūnija mēnesī šeit darbu sāks projektētāji, kuri vērtēs, vai kompleksā var izvietot izglītības iestādi. Visi atgriežas atpakaļ savās sliedēs. Šitien skatījās arī teica, šitās visas sienas nenesošās koridoru ar virsgaismām pārceļ uz turienu un te ir klašu grupas. Izglītībai Salaspilī patreizie brīdī trūkst telpu. Bija plānota 3. vidusskolas būvniecība, bet ņemot vērā ārējā finansējuma neiespējamību šiem mērķiem, un viena programma Latvija neparedz pie situācijas, ka kopumā valstī skolnieku skaits samazinās, jaunas iestādes būvniecību. Kaut gan Salaspilī un arī vairākās Pierīgas pašvaldībās ir pilnīgi pretēja situācija saistībā ar audzēkņu skaitu. Ja izpētes rezultāti par skolas izveidošanu būs pozitīvi, pašvaldība iegūs skiču projektu un operatīvi rīkojoties, jau nākamajā gadā veiks būvniecības darbus. Ja klašu izveidošana nebūs iespējama, ēkā turpinās veselības kompleksa attīstīšanu. Nepieciešamais finansējums ir 1,5 miljoni. Par 500 000 latu mazākā skolai un visticamāk Salaspils meklēs privāto investoru. Laura Liepiņa, Zanda Treško, Ogres televīzija.